Sveiciens no Ilzes! Esmu jogas terapeite un vādu rīta jogu online, un tāpēc šodien iedošu tev vienu tādu skaistu jogas nodarbību, kurā mēs tā maigi izkustināsim visu mugurkaulu. Un apsēžamies sakrastotām kājām uz savu paklājiņu. Pārnesam svaru nedaudz uz tās vietiņas, uz kuras tu sēdi. Un varam pieturēties nedaudz pie ceļiem, sajūtam savu muguru, sajūtam savu mugurkaulu. Un nedaudz plecus atvirzam uz atpakaļ, nolaižam tos uz leju, ar galvidu tiecamies uz augšu un sajūtam, kā viss mugurkauls no astes kaula līdz pat augšai, līdz galvidu mums stiepjās uz augšu, it kā kāds tev šeit aiz avotiņa aiz tāda striķīša maigi pavilktu uz augšu. Un ieelpojam dziļāku ieelpu, izelpā aiztaisam acis ciet, izelpojam, atbrīvojam plecus. Ieelpā turam aktīvu mūsu mugurkaulu, tiecamies uz augšu un izelpā atkal atbrīvojam ķermeni, bet turam mugurkaulu aktīvu. Ieelpa, izelpa tikai caur degunu. Ieelpa lēna, mierīga, dziļāka nekā parasti un izelpa arī lēna, mierīga, plūstoša. Uztaisa vēl pāris ieelpas, izelpas. Noskaņojamies mūsu praksē. Pasmaida, lai arī sējas muskulīši atbrīvojās. Un ar nākošo izelpu pamazām ver acis vaļā un turoties pie ceļiem, nedaudz atgāzies uz atpakaļ, ieelpojam, izelpā nolaižamies lejā un taisam maigu apļošanu, ieelpa pa labi un izelpa pa kreisi. Ieelpa pusaplis, izelpa. Un sajūti, kā tu visu ķermeņa augšdaļu kārtīgi, maigi iekustini. Pusaplis ieelpa, pusaplis izelpa, arī galvu pakustini līdzi, ja esi uz sāniem, galvu nolaid uz sāniem, daudz aizmuguras priekš. Un tad, kad esam priekšā lejā, apstājamies un mainam virzienu. Ejam otrā virzienā, ieelpa. Un izelpa. Labi, un kad esam lejā centrā, atgriežamies atpakaļ, paceļot muguru, iztaisnojot to. Un ieelpā caur sāniem. Īkšķīši uz augšu, skatās mugura taisna, ieelpā paceļam rokas augšā, savienojam plaukstas, pastiepjamies atkal ar visu mugurkaulu uz augšu. Izelpa, laižam rokas lejā. Ieelpa, ceļam augšā, pastiepjamies gan ar rokām, gan ar visu mugurkaulu. Un izelpa, laižam rokas lejā. Un vēl trešo reizi ceļam augšā. Paliksim šeit augšā ilgāk, pastiepjamies, vēders nedaudz aiziet uz iekšu, ribu gali pārceļās un izstiepjamies ar visu mugurkaulu uz augšu. Un varam uztaisīt tādas maigas kustības ar mugurkaulu, it kā mēs gribētu vēl maz drusciņi pastiepties augstāk pakustinot savu krūškurvi. Un lēnītēm laižam rokas lēnām caur sāniem lejā. Labā plaukstu uz paklājiņa, kreiso roku ceļam augšā, pastiepjam pāri galvai. Un mainam virzienu, labā roka augšā, noliecamies pa kreisi. Un šādi dinamiski uz vienu un uz otru pusi. Sēžu, atstāju pie paklājiņa, tā lai neceļās uz augšu. Stabili tu sēdi uz paklājiņa. Un tā roka, kas augšā stiepjas pa diagonāli prom no tevis un padusi varam pacelt augstāk un paskatīties arī cauri padusei. Uz vienu un uz otru pusi. Un tagad nolaižamies uz vienu pusi, paliekam šeit un tātad roka augšā mums pa diagonāli stiepjas prom no sevis. Ar balsta plaukstu mēs paspiežam nedaudz grīdā un pretējo gurnu arī paspiežam grīdā un skatiens aiziet uz augšu, augšējo plecu pagriežam uz augšu un arī skatiens iet līdzi cauri šai te padusei.
Un lēnītēm atgriežamies atpakaļ, otra roka lejā, augšā, tātad tas pats uz otru pusi atkal balsta plauksta lejā, spiežam to grīdā un pretējo gurnu arī spiežam grīdā, tā, lai sēžam mums stabili ir uz paklājiņa. Un lābo plecu pastiepjam uz augšu, skatiens cauri padusei. Man tas ir labais plecs, varbūt, ka tev ir otrādi. Un paskaties augšā pa diagonāli tālākajā stūrī. Augšējā roka nostiepta, spēcīga, taisna, stingra sajūta, šo stiepjošo sajūtu visā sānā. Un lēnītēm atgriežamies atpakaļ. Un ejam četrāpas pozīcijā uz paklājiņa. Iekārtojies ērti tādā stabilā galda pozā. Tas nozīmē, ka ceļi zem gurniem, gurnu platumā, plaukstas, pirksti atvērti vaļā. Zem pleciem plecu platumā. Un mana mīļākā poza ieelpa, astes kauls uz augšu, paceļam galvu, vēdera tuvinam grīdai, izelpa, vēders ievilkts, astes kauls uz leju, galva brīvi karājās, lāpstiņas stiepjam uz augšu. Kaķa govs poza, ieelpa un izelpa. Un šeit maigi iekustinam, savienojot kopā ar elpu, maigi iekustinam mūsu mugurkaulu un pastiepjam to. Rīta jogas nodarbībās mēs neko sarežģītu nedaram, netaisam nekādas sarežģītas, grūtas pozas. Viss ir vienkāršots, ir iedoti atvieglotie varianti. Un reizēm pat es dodu pat 2 variantus. Ja vari tā, tad dari tā, ja nē, tad dari savādāk. Jo vadot klātienes jogas nodarbības, es redzu cilvēku kļūdas, redzu to, ko viņi dara nepareizi, to, ko viņi nespēja izpildīt lielākā daļa, tad tās pozas es nemaz nedodu, jo nav jēgas pildīt pozas, ja tu viņas nevari izpildīt pareizi, tā tu vari pat nodarīt tikai pāri savam ķermenim. Ielpa, izelpa, sajūtam siltumu ķermenī, pa mugurkaulu mums plūst šie te enerģētiskie kanāli. Un šajā pozā mēs tieši varam šo te enerģijas plūsmu visā ķermenī atjaunot ļoti ātri un labi. Un lēnītēm atgriežamies atpakaļ, iztaisnojot muguru. Vēderi nedaudz ievelkam uz iekšu, lai nav izliekta jostas daļa, un pagriežamies uz vienu pusi, skatiens aizmugurē, atgriežamies centrā un uz otru pusi. Gurnus atstājam uz vietas, tos negriežam, griežamies tikai ar ķermeņa augšdaļu. Un pagriežamies uz vienu un uz otru pusi. Paskatāmies uz savām pēdām, vai pēdas mums ir kājas turpinājums, ja? Vai pēdiņas pirksti nav vērsti uz iekšpusi. Tā, lai tāda skaista līnija no ceļa līdz pat pirkstu galiem aiziet. Uz vienu, uz otru pusi. Sagriežamies, paskatāmies. Ļoti labi. Un nākam atpakaļ centrā. Laižam rokas uz priekšu un sēžam mums paliek virs ceļiem un laižam pieri lejā pie paklājiņa. Šeit mēs varam pacelt plaukstiņus uz augšu, pirkstu gali grīdā un palikt šajā pozīcijā, kad rokas ir taisnas, pieri pie paklājiņa, krūškurvi pamazām varam tuvināt grīdai, bet sajūtam visu ķermeni aktīvu, spēcīgu, stingru un stiepjās rokas, sāni, krūškurvis, muguras augšdaļa. Acis var pievērt uz mirklīti. Plaukstas var arī nolaist lejā uz paklājiņa, bet tādai papildus slodzītai aktivizācijai mēs varam arī balstīties uz pirkstiem. Ielpa, izelpa, noturam šo pozu, sajūtam. Pavērojam savu ķermeni no iekšpuses, jo tikai tā mēs varam atgriezties pie sevis, tikai tā mēs varam sajust savu ķermeni un mācīties vispār sajust sevi, savas vajadzības un savas vēlmes. Un lēnītēm nākam ārā no pozas un plaukstas noliekam uz paklājiņa malām. Un ar krūškurvi ejam tuvāk labajai plaukstai, tuvāk grīdai,
kreisajai plaukstei un iztaisnojot rokas, pastiepjam lāpstiņas uz augšu. Un taisam lielu, skaistu apli ar krūškurvi. Šeit mēs varam arī pievienot galvu, pagrozot galvu pa labi un pa kreisi. Liels, skaists aplis ar krūškurvi. Katru reizi lāpstiņas pastiepjot uz augšu, nopaļojot muguru, galva nolaista atbrīvota. Un pastiepjam lāpstiņas uz augšu, rokas iztaisnotas, galva atbrīvota, karājās. Paliekam šajā pozīcijā nedaudz, sajūtam šo stiepjošo sajūtu savās lāpstiņās. Un lēnītēm ejam uz otru pusi. Tās pats lielais aplis ar krūškurvi, tikai mainot virzienu. Skatiens uz vienu, uz otru pusi, arī pastrādājam ar kaklu, stiprinot arī kakla muskulīšus. Labi, un atgriežamies atpakaļ. Un atkal galva brīvi karājās, stiepjam lāpstiņas uz augšu, vēders ievilkts. Sajūtam šo stiepjošo sajūtu mugurkaulā. Un lēnītēm atbrīvojamies. Plaukstas noliekam atkal zem pleciem un liekam labo roku uz priekšu. Īkšķis skatās uz augšu un labo padusi tuvinam grīdai, kreiso roku saliecot, skatiens pa kreisi. Tik tālu, cik vari nolaid, sēži mums atkal paliek virs ceļiem. Un lēnītēm nākam augšā, otra roka, īkšķis uz augšu, roka izstiepta, laižamies lejā ar kreiso padusi tuvāk grīdai, ielpa, izelpa, un lēnām atgriežamies atpakaļ. Un labā roka uz priekšu, laižam padusi grīdai tuvāk. Atkal vērojam šo stiepjošo sajūtu. Un nākam atpakaļ. Un tā ar katru roku vēl pāris reizes pārstrādājam. Un, protams, atgādināšu, dārām tik, cik varam izdarīt. Neko nepārstiepjot, lai nav nekādas asas nepatīkamas sajūtas ķermenī. Joga tas ir par stiepšanos, bet par stiepšanos ar mīlestību, ar sajušanu. Ar tādu maigumu, mīlestību pret savu ķermeni. Un vēlreiz pēdējo reizi ar vienu roku pārstiepjamies. Un atgriežamies atpakaļ. Un pēdu pirkstus saliekam kopā, ceļu platāk, apsēžamies tuvāk papēžiem, izstiepjamies uz priekšu, vēders iet starp augšstilbiem, rokas izstiepjam. Un pieri atkal varam nolaist lejā pie paklājiņa. Un paliekam šeit maz drusciņi, pastiepjamies. Acis pievērtas, mierīga lēna ielpa, izelpa. Un lēnītēm varam nākt atpakaļ četrāpas pozīcijā. Un plaukstas noliekam zem pleciem, atbalstamies uz kāju pirkstiem. Un ceļam sēžu augšā, iesim pozā suns ar galvu uz leju. Un šeit kājas obligāti saliec un ar krūškurvi tuvinamies pretī ceļiem. Lai mums mugura ir taisna, no plaukstām pastiepjam visu mugurkaulu uz augšu, sajūtam šo stiepjošo sajūtu. Sēžā mugurkaulā visu muguru stiepjam uz augšu, bet krūškurvi pretī ceļiem, lai mugura taisnojās ārā. Kājas viegli saliektas, papēžus spiežam grīdā, bet astes kaulu ceļam augšā. Galva brīvi karājās starp rokām. Plaukstas spēcīgi iespiestas grīdā. Paliekam šeit, pāelpojam, šī ir ļoti fantastiska poza, kurai ir ļoti daudz ieguvumu, bet viņu ir jāmācās izpildīt pareizi. Jo ļoti daudziem cilvēkiem mugura paliek apaļa, kājas taisnas, un tad šī poza nedod vajadzīgo efektu. Un lēnītēm ejam atpakaļ četrāpas pozīcijā. Nolaižam pēdas, apsēžamies uz papēžiem, izstiepjam rokas, noliekam viņas platāk paklājiņa, pie paklājiņa maliņām,
Un ar apaļu muguru ceļamies uz augšu, ejam uz priekšu, iztaisnojamies un stiepjam krūškurvu uz priekšu, zods pa diagonāli nostiepts. Sajūtam vēderu, kā stiepjās, netaisam lielu atliecienu, nelaižam gurnus pārāk tuvu grīdai, tas nav mūsu mērķis. Mums ir jāstiep krūškurvis uz priekšu. Un lēnītēm nākam atpakaļ, sēžu tuvinās papēžiem, nolaižam galvu, ielpa, izelpa. Un vēl vienreiz ejam uz priekšu, apaļu mugura, iztaisnojam ķermeni. Stiepjamies ar krūškurvu uz priekšu un no plaukstām arī paceļam sevi augstāk. Un lēnītēm ejam atpakaļ, apsēžamies tuvāk papēžiem. Ielpa, izelpa, varam pieri atbalstīt pret grīdu, pievērt acis uz mirkli. Un atkal ejam ar apaļu muguru uz augšu, iztaisnojam kājas, stiepjamies ar krūškurvu uz priekšu. Ielpa, izelpa. Un lēnītēm nākam atpakaļ, atkal apsēžamies uz papēžiem. Nolaid pieri, ielpa, izelpa. Un nākam četrāpas pozīcijā. Un iesim vēlreiz pozā, suns ar galvu uz leju. Atbalstamies uz kāju pirkstiem, kuri mums ir gurnu platumā. Ielpa ceļam augšā sēžu, kājas saliektas, papēžas spied grīdā, krūškurvi pretī ceļiem, jā, lai mums nav tāda apaļa mugura un kājas taisnas, bet kājas saliektas, krūškurvis pretī ceļiem. Un tikai tad, ja tu zini, ka tavā pozā mugura ir taisna, tikai tad var taisnot ārā kājas un palikt šajā pozā tādā skaistā trīsstūrī. Bet iesākumā vienmēr kājas saliec, papēžas spied grīdā. Astis kauls stiepjam uz augšu, galva brīvi karājās, no plaukstiņām pastiepjam visu muguru uz augšu. Ielpa, izelpa, un lēnītēm ejam atpakaļ četrāpas pozīcijā. Labi, un ja jau par mugurkaulu, tad par mugurkaulu nolaižam pēdiņas un izkustināsim arī kārtīgi mūsu iegurni, muguras lejas daļu. Taisam apļošanu ar gurniem. Un te tu sajutīsi savu muguras lejas daļu. It kā to ar astes kaulu gribētu zīmēt apli. Skaistu lielu apli zīmējam ar iegurni. Un mainam virzienu, ejam otrā virzienā. Kārtīgi izapļojam. Labi, un atgriežamies atpakaļ. Un tagad paliekam šajā te galda pozā, ieelpojam un izelpā labo celi, tiecamies pretī pierei. Un ieelpa, paceļam saliektu kāju uz augšu, skatiens uz priekšu, papēdas celis virzās uz augšu. Izelpa, pieri pretī celim. Ieelpa, pastiepjamies, izelpa. Saliecamies un uztaisam vēl pāris reizes. Maigi iekustinam atkal muguras lejas daļu. Sajūti, kā mugurkauls pateicās tev. Jo šajās visās pozās mēs ļoti labi varam iesildīt, iekustināt un stiprināt arī mūsu muguru, dziļos muskuļus. Ļoti labi, kas tieši rūpējās par mūsu mugurkaulu veselību. Un paceļam kāju augšā, skatiens nedaudz uz priekšu un uztaisīsim tādas dinamiskas kustības, ceļot papēdi un celi uz augšu. Un laižam celi lejā. Un tagad tas pats ar otru kāju. Ielpojam, izelpā celis pretī pierei. Ielpa, atkal saliektu kāju ceļam augšā. Izelpa, saliecamies. Ielpa. Un izelpa.
Un ceļam kāju augšā, atstājam to un dinamiski pakustinam celi papēdi virzot augšā griestos. Gurni skatās grīdā, naba grīdā, jā, tātad negriežamies nekur mēs ar gurniem. Rokas taisnas, skatiens nedaudz uz priekšu vērsts. Un šeit mēs stiprinam muguras lejasdaļu. Labi. Un laižamies lejā. Laižam kāju lejā, ceļi atkal nedaudz platāk. Un saliekam ceļus kopā, uztaisīsim bērnu pozu. Apsēžamies tuvāk papēžiem, plaukstus noliekam pie pēdām vērstas uz augšu un pieri galvu laižam lejā pie paklājiņa. Paliekam šajā bērnu pozā, pastiepjam pirkstus, plaukstas prom no ķermeņa, pleci prom no ausīm, acis ciet un mēģini šeit ieelpot, izelpot, lēnu mierīgu elpu un ar katru izelpu mēģini atbrīvot savu ķermeni, atbrīvot plaukstas, pilnīgi atbrīvoties, atslābināties. Jogā mēs ļoti bieži, īstenībā visu laiku to darām, ka mēs gan radam šo te spriedzi, strādājot ar muskuļiem, stiprinot tos, stiepjoties, un pēc tam ejam atslābināties, lai būtu šis te balans. Ielpa, izelpa. Paliekam šajā mieriņā, ļaujam atslābināties visam ķermenim. Pēc 20 minūšu rīta jogas prakses mēs vienkārši atpūšamies kādā pozā, neejam šajā te dziļajā relaksācijā, kā pēc garās jogas nodarbības, kur arī notiek reizi nedēļā, online. Ielpa, izelpa. Un lēnītēm ar apaļu muguru ceļamies augšā un pastiepjam rokas uz sāniem. Ja nav iespējams apsēsties šajā pozā, apsēdies ar taisnām kājām un atkal īkšķi vērsti uz augšu, maigi sagriežamies uz vienu pusi, ielpa un uz otru pusi. Ielpa centrā, izelpa uz sāniem, elpojam caur degunu un maigi sagriežamies ar mugurkaulu. Un lēnām atgriežamies atpakaļ. Apsēžamies te vērtā pozīcijā un mazlietiņ pāelposim, jo katru rītu, rīta jogā, kura notiek Facebook grupā 20 minūtes. Sākam 6:40 un līdz 7 tu jau esi pavingrojusi, tu jau esi visu izdarījusi priekš sevis, sava ķermeņa, sava labsajūtas labā un vari doties ikdienā. Un, protams, arī visi ieraksti ir saglabāti un tu vari jogot arī savā laikā. Apsēžamies ērtā pozīcijā, uzliekam labo plaukstu uz vēdera, kreiso virs krūtīm un paelposim kādu no elpošanas tehnikām, kuras es dodu dažādākās katru rītu, lai mēs varētu noskaņoties, lai mēs varētu saglabāt šo te mieriņu, iekšējo stabilitāti, līdzsvaru. Un ieelposim tagad tā, lai mēs paceļās gan krūškurvis, gan vēders. No sākuma varam palaist gaisu dziļāk, diafragma paceļ vēderu, ieelpā, krūškurvis pieceļās, paceļās līdzi, izelpā nolaižās vēders, nolaižās krūškurvis. Lēna, mierīga, dziļa ielpa un izelpa. Sajūt, kā viss krūškurvis izplešās pat uz sāniem. Ielpa un izelpa. Ielpā sajūta, kā tu ieelpo pilnu plaušu apjomu un izelpā viss gaiss izplūst ārā, nolaižās vēders, saplok krūškurvis. Un atkal ieelpojam un izelpojam. Ir tik svarīgi atgriezties atpakaļ pie savas elpas,
jo elpa mums ir unikāls instruments, kas var iedot mums ļoti daudz gan fiziskajam ķermenim veselībai, gan arī šai mentālai veselībai, jo ar elpu mēs varam ļoti ātri atgriezties atpakaļ savā mierā, atgriezt arī nervu sistēmu atpakaļ mieriņā, tieši tikai un vienīgi ar elpas palīdzību. Un vēl 2 ieelpas, izelpas. Un lēnītēm varam nolaist rokas uz ceļiem, mazliet tādas sazemējošas sajūta, pasmaidam atkal sev, ieelpa, izelpa. Un rīta jogā mums katru rītu ir arī veids, kā mēs noskaņojamies, kā mēs ieejam šodienā ar afirmāciju palīdzību. Un šodienas afirmācija ir: varam acis pievērt ciet, mazliet sakoncentrēties uz savām sajūtām. Ja vēlies, plaukstas var novietot arī krūškuru rajonā. Savienojot plaukstiņas, sajūtam šo te enerģiju savās plaukstās, sajūtam, kā īkšķis pieskarās krūškurvim. Ieelpa, izelpa. Un šodienas afirmācija ir: manas domas ir skaidras, mierīgas un radošas. Vēl viena ieelpa, izelpa. Un ar šo miera sajūtu ejam šodienā. Paldies tev! Un esi mīļi aicināta pievienoties mūsu rīta jogas grupā, kur tu vari katru rītu saņemt dažādākās jogas prakses.